Tā, un pieminot zvaigžņoto debesi, kas ir mums visiem zināms astronomijas žurnāls, mums ir uz vasaras numuru plānoti 3 nelieli raksti par Saules aptumsuma novērojumiem, kas notika tieši pirms mēneša. Bija vairākas novērotāju grupas Amerikas Savienotās valstīs un Meksikā. Un tagad man ir piedāvājums dot iespēju tādā tā kā dzīvā formātā mazliet ieskatīties tiem, kuri veica novērojumus. Tā, varbūt mēs varam sākt šādā veidā. Es redzu, ka vēlāk pieslēdzās, bet varbūt arī uzreiz ir gatavs īsumā pastāstīt par saviem iespējām, savu pieredzi Mārtiņš Sudārs. Un pēc tam mēs varētu dot vārdu Jurim, un tad būs, ir 2 Juri, Jurim Seņikovam un tad Jurim Kauliņam. Jurim Kauliņam būs arī filmiņi, to mēs atstājam saldā ēdienā. Mārtiņ, labvakar, varbūt sākam pārējiem, es esmu sēdē pašlaik darbā. Man vismaz 20 minūtes vajag. Labi, tad dodam vārdu varbūt Jurim Seņikovam, kurš veic novērojums Meksikā, ja es pareizi atceros. Jā, labdien. Jā, sveiks. Tā, kā tad te bija? Tā, es nespēju nošārēt savu ekrānu kaut kā. Taisnstūrs ar bultu. To es zinu, viņš pelēks, man ir pelēks. Tiešām, jā. Man tā liekas, ka man nav iespēju kaut kā dot papildu iespējas, jo it kā es esmu devis jau visiem tādu atļauju. Tā. Man ir ieslēgts, ka let everyone share their screen. Jā, tā kā. Jā, es nezinu, kādēļ es to nevaru. Tā, varbūt. Tā, no datora, jā? Jā, protams, no datora. Jā, prezent nav, un tur tas share ir iepelēkots, man acīm redzam notiesa. Nē, tev ir jāizvēlās, ko tu gribi. Jā, to es daru, vai tā ir screen, vai window, vai tā, bet viņš ir kurā gadījumā. Tā, pamēģināšu, laikam aizgāja tagad. Jā, tur ir konkrēti, jā. Labi. Ir, jā. Tā, es gatavojos kādu gadu apmēram aptumsumam un nolēmu vērot Meksikā. Netālu no Torreonas, tur bija tāda pilsēta Matamoros, tā mums beigās sanāca. Zinu, ka Ilgons arī bija Torreonā, bet mēs bijām Matamorosā, tas ir nedaudz nost no Torreonas. Te ir tas pilnā saules aptumsuma ceļš pāri Meksikai un daļai arī pāri ASV. Te ar bultiņu apmēram tā vieta parādīt, varētu teikt tā Meksikas ziemeļu daļas centrā tas bija. Un te pie tās Torreonas, te ir arī tā Matamorosa, tur Torreona un Gomesa Palacio, tāds ir 2 pilsētu aglomerācijas, 2 Meksikas štatu robežām, diezgan liels tās pilsētas, kopā laikam tur pats miljonus, un varbūt mazliet vairāk, varbūt Ilgons labāk to pastāstīs, bet mēs bijām piepilsētā, tādā nelielā pilsētiņā, kur principā apkārt bija pārsvarā lauki, jā, te ir arī, tas fotogrāfijas pie pilsētas uzraksta, un tas apmēram tā ainava ir šāda, tur ir, tāds nedaudz tuksnešains apvidus. Tajā brīdī mums bija pavasaris, līdz ar to, tas tuksnes mazliet zaļoja, tad ir tādi mazi zaļi krūmiņi, un kopumā te ir tāda, plakana vieta, apmēram 1000 metru virs jūras līmeņa, un tālumā ir tāda kalniņa. Iebraucot tajā dienā, mēs jau sapratām, ka nebūs labi, ka varētu nebūt labi. Viss tomēr bija tam vilka uz to, ka būs apmācies, neskatoties uz to, ka klimatiski šī te vieta pie Torreonas ir tā, kurā vajadzēja būt vismazākai mākoņu iespēja. Un te ir no satelītes uzliku bildīt, kā reiz, protams, ap to laiku viss šeit bija apmācies, tuvākā vieta, kur
varēja to redzēt pilnīgi skaidrās debesīs, bija te netālu no Durango, bet, kaut arī mums bija auto, mēs tomēr nolēmām neskriet, lai nepadarītu, lai nebūtu, lai nenervozētu un lai nepadarītu lietas vēl sliktākas gadījumā, ja mēs aizbrauksim un tur arī būs mākoņens, un tā mēs to nožēlim. Beigās iznāca tā, ka mums ļoti patika. Tā, te esmu vēroju aptumsumu ar savu uzstādītu aparatūru. Nekā man tāda ļoti liela nebija līdzi. Teleobjektīvs ar spoguļu kameru un sekošanas iekārtu uz statīvu. Vēlāk būs parādīšu arī, kā tur man sanāca no šīta lielā teleobjektīva. Apmēram šādi tad izskatījās tie mākoņi tajā vietā. Kas bija ļoti interesanti, tad man tas ir 4. aptumsums pilnais šajā vietā, visus iepriekšējos 3, es redzēju pilnīgi skaidrās debesīs. Šajā vietā bija tie augšējie mākoņi, mēs redzam augšējos mākoņus, vietām bija tādi nedaudz vidējie mākoņi, tādi ar gubu mākoņu pieskaņu, bet kas bija ļoti skaisti, un arī mani līdzbraucēji to teica, tā bija tā krāsu spēle debesīs, tā bija izcila. Šeit jūs arī redzat, fotogrāfijās grūti uzlikt, te apmēram tātad šajā labajā pusē, šeit jau ir tā mēnesa sēna un kreisajā pusē nav, un tas kontrasts bija milzīgs, daudz, ar aci redzams daudz spēcīgāk nekā, skaidrās debesīs. Un rekurtē es arī nofotografēju uz augšu, tas ir burtiski 10 vai 20, sekundes pirms, šeit var redzēt, kur tā ēna iet, labajā pusē mums jau ir ēna, un kreisajā pusē ir mākoņi, kuri vēl nav ēnā. Te ir arī Venēra redzama, un šeit ir saule, kura tūlīt aptumsīs. Te ir arī neliels laiklēciens, no dažiem kadriem, Mēs ļoti, ļoti labi varēja redzēt mākoņi no šo te ēnu, tas man ļoti, ļoti patika. Arī Kāds ir apmēram intervāls starp tiem kadriem? Starp tiem kadriem te kopā ir kādas, 30 sekundes, man liekas. Tad līdz ar to tur nav arī vienāds tas intervāls. Tur būtiski, daži ir ar 3 sekundžu intervālu, daži ir ar 6 vai 10 sekundžu intervālu. Tas ir vienkārši dažiem kadriem ielikt. Šis ir tāds, šo mēs vienkārši tā klik ar kameru bez speciālas gatavošanas. Tas ir apmēram šādi ļoti, ļoti skaisti. Te jūs arī varat redzēt to, apmēram kā tie mākoņi pārvietojas, tie augšējie mākoņi, visi ir redzami šajā vietā. Bet neskatoties uz mākoņiem, tad Venēra un beigās arī Jupiteru caur tiem varēja redzēt diezgan labi. Un šajā te aptumsuma vidū, teiksim tā, šitas ir kadrs no telefona video, apmēram šiten ir nedaudz pārspīlēti, bet ne ļoti daudz, apmēram šādi tas arī beigās izskatīs, tie mākoņi bija ļoti kontrastaini, krāsaini tādi, nav pat ar ko salīdzināt, šķietami ar negaisu varētu to salīdzināt, bet laikam ne, bet kā es jau teicu, līdzbraucēji bija stāvā sajūsmā, arī tie, kuriem bija tas 4. aptumsums, jo tās krāsas, tas bija mums, izcili. Izskriešu ātri cauri, ko man izdevās ar to teleobjektīvu safotografēt. Daļējās fāzes parādīšu, protams, redzams, ka te tie mākoņi mazliet traucē. Tādi dimanta gredzeni un Beilija pērles. Sākumā tur arī bija redzams, neskatoties uz mākoņiem. Dimanta gredzens abās pusēs, protams, ar acis mēs arī labi redzējām. Un tā kā viņi ir tajās mākoņos mazliet izplūdušāk, viņiem neveidojas tur tas, difrakcijas, tie stari šajā vietā fotogrāfijā, bet ar aci, viņi tādi izplūdušāk lielākas arī domāju, ka, manuprāt, bija labāk. Efekts bija smukāks. Tā man šķitas ir tas koronas vai saules vainaga kopējā bildība. Tik labi kā 19. gadā Čīlē man neizdevās daļ tiem mākoņiem, bet, redzēt var.
Kas bija interesanti, tad tajā otrajā daļā no tam 4 minūtēm parādījās šī te protuberants, kuru varēja tādu sarkanu spilgtu punktu redzēt apakšā ar neapbruņotu aci. Arī mani līdzbraucēji bija sajūsma, kad es viņiem to parādīju. Skatieties, tiešām nebija ar aci tik labi to redzējis. Tā ir man tas laiklieciens ar mēnesi nofiksēto, kur tas šajā vietā, kā tās kuras protuberants atsasdās, kuras pazūd zem mēnesi, tas ir skaidrs, droši vien mēs vēlāk redzēsim video, tur labāk varēs redzēt. Jā, tad šitā pa labi te tā protuberants, ko tiešām labi varēja redzēt ar aci, tad ir vēl pārīgs citas, ko man izdevās uzņemt, un tas ir dimanta gredzens un vēlīga pērles, pilnās fāzes beigās. Daļēji fāze, un, lai neaizņemtu laiku, mēs ātri izskrēja cauri. Paldies par uzmanību. Ja? Jā, paldies. Un arī paldies par šo interesanto kolāžu. Tad ir doma, ka šo kolāžu arī mēs publicēsim. Jā, vai ir kādi jautājumi un komentāri? Es zinu, ka Ilgonis teica, ka nav plānojis stāstīt, bet varbūt ir kaut kas piebilstams dažos vārdos. Nu, apstākļi bija ļoti līdzīgi kā Jurim, tie novērošanas apstākļi. Bet mums tā paveicās, ka tajā Torionā tāds zilāks debesis apgabals tieši uz pilnās fāzes laiku atnāca. Man bija līdz 7 cilvēki grupā, kuriem visiem bija pirmais saules aptumsums. Un, viņi to vērtēja kā vienu no vērtīgākajiem ceļojuma iespējām, kaut arī mūsu ceļojums kopumā bija 3 nedēļas, un mēs daudz ko pieredzējām. Tā kā iespējas bija ļoti labs man. Arī varbūt, ka kaut ko mainīja tas, ka šoreiz saule bija ļoti augsts debesīs, apmēram 70 grādu augstumā. Tas arī mainīja to kopējo iespaidu. Tik daudz. Labi, paldies, Ilgoni. Tā, tad turpināsim ar... Es gribēju uzzināt par to protuberancu. Jūs radījāt fotogrāfijas. Kādā laikā viņš parādījās? Cik ilgajā laikā? Redziet, tā parādīšanās jau notiek sekojuši, tā kā mēnesis pārvietojas attiecībā pret sauli, un mēnesis tajā brīdī ir nedaudz lielāks. Tad sākumā tā protuberants nebija redzama, tāpēc, ka mēnesis viņu aizsedz. Un pamazām tam mēnesim pārvietojoties, tā protuberanta bija jau pirms tam, arī vienkārši mēnesis aizsedz. Un viņš atvērās, un tad viņu varēja sākt redzēt. Apmēram pusē no aptumsuma. Es rādīju arī to laikliecienu, kur tās protuberants pārbauda. Jūs tur varēja arī redzēt, ka sākumā viņa knap bija redzama, un tad viņa atsedzās, tā teiksim. Izskatījās tā, ka viņš, tieši tajā laikā viņš, tā kā tāpēc es arī prasīju. Tas tāds vizuāls efekts, jā. Tas ir tā vizuāls efekts. Jā, viņš ļoti lēnām. Jā, tā veidojas. Labi, paldies. Jā, un pateicoties tam, ka leņķiskais diametrs mēnesim bija diezgan liels, tad arī šis bija tāds samērā ilgs aptumsums. Jā. Es tagad precīzi... Tad kopējais mēs bijām tur no tās Torionas netālu bija tā maksimālais garums, apmēram 4 minūtes 26 sekundes, ja es pareizi atceros, un tur, kur es biju, 3 minūtes 50. Jā, un citi aptumsumi ir 2 minūtes vai īsāki, jā, atkarībā no tā, kurā vieta un kāds aptumsums, kā šeit ir labi. Tā. Tad dosim vārdu. Jā, atvaino, Mārtiņ, šo es tiešām piebildīšu. Šoreiz tās 4 minūtes bija diezgan, lai izbaudītu. Ar 2 minūtēm parasti ir par maz. Labi. Tā, paldies Jurim, paldies Ilgonim. Dosim vārdu otram Jurim. Lūdzu.
Juris Kalniņš ir gatavs, jā. Redzam. Tā, nu tad par to, kā mēs tur novērojām, jā, aptumsumu. Tā, nu tad ir redzams, jā, cerams, ko es rādu. Jā. Jā, nu lūk, nu te ir tā visa aptumsuma tātad karte. Tad mēs, var sakot tā, mēs jau no sākuma orientējamies uz ASV. Kāpēc? Tāpēc, ka mana līdzbraucēja regulārā Inta, viņai brālis dzīvo Floridā, un viņa nebija bijusi pie viņa ciemos, viņš jau diezgan ilgi tur ir jau 7 gadi laikam. Tātad, un viņa beidzot izdomāja, ka arī to brāli vajag satikt, un nu, mēs arī neesam bijuši Amerikas austrumu pusē, jā, austrumu daļā. Un tad viņš ir Kivestā konkrēti dzīvo, nu, un tad līdz ar to mums plāns bija lidot uz Miami, tad Kivestu apskatīt, Floridu apskatīt, un pēc tam ar mašīnu braukt, novērot aptumsumu. Nu, principā uz Arkanzasu mēs uzreiz orientējamies, tāpēc, ka arī viņas brālim, tur tas viņa priekšniekam pieder kaut kādas viesnīcas Hotspringsā, kas tur ir, un tas ir aptumsuma joslā, līdz ar to bija variants, ka mēs varbūt tur arī kaut kur varēsim palikt. Nu, skaidrs viens, par cik skaidra laika varbūtība tur nebija liela, tad jau tas bija tikai kā provizoriskais variants, un līdz ar to atkarībā no situācijas varētu būt pārspēlēšana vai nu kaut kur uz Teksasu vai uz, piemēram, Missouri štatu. Nu, skaidrs viens, ka vairāk te bija runa, protams, par dienvidu štatiem, loģiski, jo tomēr aprīļa sākumā tur jau ir silts, tur, kur attiecīgi, piemēram, pie lielajiem ezeriem, nu, ja tuvāk Kanādas robežai, tur jau vēl faktiski bija ziema vēl šajā laikā, un augsts un ziema. Nu, tas arī jau skaidrs, ka tas līdz ar to netika pozitīvi noražas apstākļi, un arī tālāk prom. Nu, tā, un tad attiecīgi, kā tur tas tālāk viss veidojās, jā, tad mēs, nu jā, lūk, te ir mūsu tas maršruts redzams. Tad mēs pirmās dienas, nu, mēs 31. Martā izlidojām, vakarā bijām Miami, tad tur nakšņojām, pirmajā vēl apskatījām Everglaidu un braucām uz Kivestu. No Kivestā mēs bijām tad pilnas 3 dienas, un apskatījām tur visu. 4. dienā kāpām tad mašīnā, jā, nomas mašīnā, un tad, ko organizēja viņas brālis, un 3. tad braucām virzienā uz aptumsuma novērošanu. Nu, pa ceļam, protams, apskatījām šo to Miami, tur piekrasti, bijām, protams, arī Kenedija kosmosa centrā, vēl tur dažas vietas skatījām piekrastē, aligatoru parks, nu, un braucām uz Little Roku, kas ir Arkanzasā. Tātad redzam, 7. vakarā mēs ieradāmies Little Rokā, tur mums bija viesnīca, rezervēta 2 naktis, un tad tajā viesnīcā, protams, bija galvenais jautājums, nu, par cik izskatījās jau laika apstākļi, skaidrs veidojās tādi, ka Teksasā nebija nekas dišs, un drīzāk jau patiešām Arkanzasā un Missouri tur bija labāki apstākļi. Nu, un tad atlika noprecizēt pēdējā brīdī vēl tajā 7. Kur tad vēl tieši doties, jo tā Little Roka ja bija zonā, bet tur bija apmēram 2 minūtes tas aptumsums pilnais, un skaidrs, ka es gribēju braukt vairāk tuvāk centram joslas. Nu, un jau iepriekš es, protams, biju Ovočitas nacionālo mežu, kā potenciālo vietu, kur novērot aptumsumu bija skatījies, un šo vietu, kur mēs aizbraucām, es arī beigās īstenībā jau biju mājās skatījis, ja. Tad bija Silvijas ezera, viņš skaitās Silvijas ezera valsts parks tajā Ovočitas mežā, kas sanāk tā konkrētā vieta.
Lūk, te ir konkrētāk, labāk redzams sīkāk. Ja viņi nav pašā centrā, bet, es secināju, ka tur liela jēga arī īpaši tālāk kaut kur nav tuvāk centram. Te bija 3 minūtes 58 sekundes, te bija pilnā fāze, konkrēti šajā vietā. Tad to es tajā vakarā jau faktiski tā izdomāju, ka brauksim mēs uz šo vietu, principā. Un interesanti, ka es tur iepazinos ar vienu francūžiem 2, kuri brauc vispār ar busiņu apkārt pasaulē, un viņi bija arī Amerikā pašlaik tieši no Meksikas tikko bija iebraukuši un bija Kalifornijā kaut kur, un, atvainos Arizonā, laikam viņi bija bijuši tajā brīdī. Un tad viņi par cik tas aptumsums arī bija izdomājuši braukt tomēr aptumsumu skatīties, un interesanti, ka viņi arī bija pētījuši, viņiem tur var arī paskatīties, viņu arī to saiti tur var atrast, ja, kā viņi arī bija pētījuši pēdējā brīdī vēl kurā vietā, tad konkrēti vēl novērot aptumsumu, viņi arī uz Arkansasu bija orientējušies, un kā reizi viņi bija secinājuši, ka vislabākā vieta varētu būt apmēram šajā vietā, no mākoņa, kā tur viņi virzījās. Un īstenībā, un viņi arī bija atbraukuši tieši turpat pie tā ezera, un arī mēs aizbraucām. Un izrādījās, ka mēs bijām trāpījuši ļoti labi īstenībā, ja? Jo faktiski veidojās situācija ļoti pozitīvi sākumā, kad mēs aizbraucām, bija vēl augstie mākoņi, viņi tur staigāja, un bija tāds zināms klājums to augsto mākoņu, bet tieši, kad pietuvojās jau pilnā fāze, īstenībā izveidojās, varētu teikt, gandrīz tīrs loks arī no tiem augstiem mākoņiem, un var teikt, ka praktiski mums, ja tur kaut kas minimāli bija, tad ļoti minimāli bija. Protams, kopsumā nebija tik ideāli kā gadu iepriekš Austrālijā. Austrālijā laikam tas tiešām ir bijis viss superīgākais variants, ja, no novērošanas apstākļu viedokļa. Šis bija labs variants, ja, nebija superīgs varbūt, bet bija labs variants, ja tiešām praktiski nekas arī īpaši netraucēja šo aptumsumu redzēt, novērot, ja, un tā tālāk. Lūk, tā apmēram ir tas, kas tur, kas man bija līdzi diezgan nopietni šoreiz paņemts aprīkojums, tātad te ir, jā, redzams, tad bija Nikons D3200 ar 600 mm teleobjektīvu un Celestrons 6-solīgais Celestrons 6SC, kā viņš tur skaitās, ja, uz statīva ar sekošanu attiecīgi. Es, protams, neņēmu lielo trīkā, es tur pats esmu uztaisījis tādu ķeblīša tipa palikni, lai var viņu viegli aizvest, ja, bagāžā vieglāk, uz tāda pamatnes, ja, attiecīgi. Lūk, un plus vēl to visu kopā mums vēl filmēja arī GoPro kamera, tad kopējo skatu attiecīgi, ja, tāds bija tas viss tas attiecīgais pasākums, un tā vieta pie tā Silvijas ezera pati par sevi jau bija, viņai laba vieta, jā, novērošanai patiešām bija tātad, tur bija ieradušies, faktiski nebija arī nekāds biezums īpašs, ja, cilvēku, kādi 20, 30 apmēram cilvēki, apmēram tā, man liekas, bija plus mīnus, ja, kas tur bija saradušies ar instrumentiem, bez manis bija vēl kādi, vismaz 2 bija ar instrumentiem. Pārējā lielākā daļa vienkārši tāpat skatījās šo te aptumsumu, ja. Tā. Jā, un tad, var sakot, man tā pie Celestrona, tur bija Nikon ZF kamera, tā filmēja, attiecīgi aptumsumu, tur viņš bija vienlaidu filmēšana, jā, bija 4K formātā, un ar to ar D3200 teleobjektīvu tur es fotografēju vienkārši, jā, šo te aptumsumu.
Nu, lūk, mums bija arī beigās pat šitāds te bija arī rums, ko mēs viesnīcā pēc tam nedaudz atzīmējam, attiecīgi Eklipse rums, jā. Tā, un kaut kas no... Nu, bet vispār jau filmiņa vislabāk, jau tur man ir samontētā, kur var paskatīties, jā, to attiecīgi. Varbūt mēs varam ieteikt, kur to filmiņu var atrast, jo man liekas, viņi bija 10 minūtes gara, un tad mums tā kā laiks mazliet, laika limits. Nu, tas ir attiecīgi ar teleobjektīvu fotografēts, jā. Nu, un te man ir kaut kādi snapshoti no tās, kas bija, protams, nu redzams, protuberances, jā, var redzēt, kur bija sākumā, tur bija kreisajā augšējā stūrī un apakšā tas, kas parādās tā protuberance lielāka, jā. Lūk, te arī var redzēt, jā. Te pie dažādām ekspozīcijām. Nu, un te ir tās nobeigumā, kur bija protuberances tajā labā apakšējā malā. Tā, apmēram, jā, ir tas un tad, nu jā, un video, protams, un filmiņa, jā. Varbūt ar to filmiņu iesakam, es skatos, ka YouTube'ā uzrakstot vārdu Juris Kauliņš var atrast tavu kanālu, un tad es varam ieteikt, ka katram, kurš to vēlas noskatīties, tad var pats noskatīties. Tur 10 minūtes, laikam, jā, tad Šī bija aptumsuma emblēma, kārtēja aptumsuma emblēma, un uz aptumsumiem parasti tādas ir uztaisītas pats. Lūk, šī te. Nu jā, tā filma nerādīt, jā? Jā, man ieteikums. Es skatos, ka YouTube'ā uzrakstot meklēšanā Juris Kauliņš var atrast tavu kanālu, kur ir 2 video. Viens ir par braucienu kopumā, un otrs ir par pilnu saules aptumsumu 10 minūtes. Ja? Nu jā, tagad ir arī ceļojuma filma. Jā, protams, jā. Un tajā pašā kanālā vēl ir arī pilns saules aptumsums no 23. gada. Nu, tur man ir ne tikai, tur ir 4 aptumsuma filmiņas. Ok, jā, arī sanāk. Sākot ar 17. gadu, jā, 17., 19., 23. un 27. Jā. Visiem viņiem ir video aptumsumiem un arī ceļojuma video tur var redzēt, jā, tā kā tas viss ir aplūkojams, jā. Jā, labi, paldies. Tā, paldies Jurim, dosim vārdu Mārtiņam. Jā, labvakar. Esmu pieslēdzies vēl joprojām darbā, mums turpinās sēdes un izskatās, ka vēl pēc stundas pat nekas nebeigsies. Nu, tad vari īsi pieteikt, kas ir jālasa tavā rakstā, kas būs publicēts. Nē, es varēšu jums kaut ko parādīt. Es ceru, ka var nošērot arī caur telefonu. Tā pastīsimies. Jā, tad varbūt horizontālā. Pamēģināšu, jā. Es vēl neesmu to nekad darījis. Start sharing. Tur ir tā, tad rāda pilnīgi visu, kas ir uz tava telefona ekrāna. To es tā brīdinu, ja? Tā kā. Un tad var pagriezt, pieņemsim, ja ir bildes vai video, tad var pagriezt horizontāli. Tā, var kaut ko redzēt tagad. Jā, tagad rāda Solar Eclipse karti. Jā. Ok, super. Te es parādīšu arī. Nu tā, sāksim ar to, ka man šī bija pirmā pilnā aptumsuma pieredze. Ļoti, ļoti patika un beidzot bija sataisījies aizbraukt apskatīties. Un, lai gan Meksikā arī bija skatījies statistiku, Meksikā bija labāka statistika tieši mākoņienībai, beigās izlēma par labu Teksasai, jo visā ASV tur it kā statistika ir vislabākā, lai gan beigās bija tā, ka Vidus Amerika visu pat bija labāk iespēja redzēt nekā pašā Teksasā, kur daļa bija mākoņu. Bet, bija arī labs piedāvājums avio biļeti tieši uz Teksasu, 500 eiro no Cīrihas, ko nevarēja neizmantot. Un līdz ar to devos uz Dallasu un pie reizes izdomāju apskatīt arī Houstonas Space Center, kas ir tāds interesants atrakcija, kur var redzēt dažādu, ļoti diezgan interesanta ekspozīcija ar Saturn 5 raķeti, Skylab pilna izmēra modeli, viena no šatla, ne īstiem flight modeļiem, bet kā mock-ups pilna izmēra un vēl visu kaut ko interesantu.
Bet sākās jau piedzīvums ar to, ka tad, kad es sāku skatīties, kur es varētu palikt un kādu mašīnu dabūt, visas mašīnas vispār bija izķērtas, visa apkārtnē, ne Dallasā, ne Hjūstonā, nevienu pat nevarēja dabūt. Bet mašīnu man vajadzēja, man bija domāt, pārvietoties, skatīties, kuras labākie laikapstākļi tieši te rītā pirms aptumsuma un braukt, attiecīgi tur. Un ja pat pēdējā brīdī nāk mākonis virsū, tad lekt iekšā mašīnā un braukt pāris kilometrus pa labi, pa kreisi, lai to pilno fāzi varētu tomēr redzēt. Bet mašīnai man nācās pakaļ lidot, nopirku lēto lidojumu uz Ņūorleānu, paņēmu tur mašīnu un braucu principā atpakaļ caur Hjūstonu uz Dallasu. Bet tas bija diezgan pozitīvi, jo Ņūorleāna pati diezgan interesanta pilsēta. Man pat visvairāk patika, teiksim, vairāk nekā pati Hjūstona vai Dallasa centrā. Aptumsuma dienā prognoze bija diezgan paskarba patiesībā. Par radio ziņoja, ka ir vispār tikai 40% iespēja, ka varēs redzēt Dallasā. Pēc aplikācijām, ko es lietoju, neizskatījās tik skarbi, bet principā bija tā, jo vairāk brauc uz ziemeļiem, jo labāk iespēja redzēt. Līdz ar to man sākumā vispār bija doma braukt te uz ziemeļiem aiz Dallasas, te ir tāda pilsēta Parīze, vēl viena Paris, kaut kur te, tagad neskatu. Pirms Arkandas vēl tas kaut kur tas stūrītī, jā, tā laikam būs Paris. Bet tad es no tādas idejas nobijos, jo pa visiem radio draudēja, ka pirms un pēc aptumsuma ir baigākie sastrēgumi, tur pa 6 stundām pat jāstāv un tā tālāk. Un man bija lidmašīna te pašā vakarā jau, man bija jābūt lidostā 3 stundas pēc aptumsuma principā. Un tā ideja man vairs nelikās īpaši droša. Un tad izlēmu skatīties aptumsumu Dallasas tūmā, starp Dallas un Fort Worth, 2 lielām pilsētām, Arlingtona, un te ir tāds parks, šeit te jūs varbūt varat redzēt, River Legacy parks, ļoti smuka vieta, un bija jau doma tātad ierasties tur laicīgi. Man te rītā bija no Austin jābrauc līdz turienei, kas ir pāris stundu brauciens, un parādīšu pāris bildes no vietas. Ierados jau, protams, ļoti agri no rīta, pat pārāk agri, vēl pirms saulēkta. Pagad redzēt bildi savu te. Pagriez horizontāli telefonu. Jā, tā tu pamēģināsim, tā būs labāk, ja? Nē, viņš saglabāja, diemžēl mums vertikāli. Es viņu pagriezu, jā, bet viņš nezinu, kā to var. Man jāiziet atpakaļ uz aplikāciju, varbūt tur jāpagriež, un jā, varbūt tagad mēģināšu. Varbūt, ka tagad ir, jā? Nē, tagad kāpēc ir iesprūdis, tagad skats no tās aplikācijas. Tā, labi, rādi kā ir. Jā, būs labi. Pamēģināšu izslēgt un ieslēgt pa jaunu. Pagriezīšu horizontāli un tad iešērošu. Jā, labi, varbūt. Tagad varbūt horizontāli. Jā, tagad jau ir cerīgi. Jā. Un tagad ejam uz bildēm. Jā, lieliski. Jā. Jā, bija šāds pārciņš, kur principā es no rīta pat biju vienīgais, un pat vispār nekas neliecināja par to, ka būs aptumsums, lai gan visur biedēja, ka viss būs piebāsts un pilns ar cilvēkiem, bet galīgi tā nebija. Un tad vienkārši es tur lēnām pavadīju laiku, un tad kaut kādā momentā, es neatceros, cik tas bija, sanāca mākoņi. Pilnīgi tādi biezi, ļoti necārredzami mākoņi ap 9, kuri man pat nobiedēja, viss nebūs iespēja redzēt apmums, un viss būs pelēks apmācies, kā ziemā Latvijā. Bet pēc prognozes bija arī paredzēts, ka šie mākoņi izšķīst, un tā arī notika ap kaut kādiem 11. Viņi principā jau pēc tam pilnībā pazuda, un kad te es vienkārši nobildēju caur plēvīti sauli, un tad saradās arī cilvēki no Hjūstonas turpat netālu apkārt, un vismaz no dažiem, ko es parunājos. Un tad pirms aptumsumā pastaigāju pa parku, tāpat nebija īsti ko darīt visu to laiku, un kad sākās daļai fāze, tad tur mazliet vairāk cilvēku saradās, bet saradās arī mākoņi, gubu mākoņi, termiskie mākoņi, par kuriem es nebiju ļoti priecīgs, un cerēju, ka viņi pazudīs. Un, kad sākās daļējā fāze, tad kā visā bija ļoti saulains. Šīs bildes, starp citu bildētas
ar telefonu vienkārši cauri, bija tādas visur dalīja un nopērkamas tādas brīles, vienkārši ar ko skatīt. Black polymer, laikam, filtrs. Jā, bet te nav nekādi teleskopi, man vispār līdzi nekā nebija, man bija tikai telefons un 2 GoPro, ar ko uztaisīja kādu timelapsi. Man nebija neviena profesionāla instrumenta. Es tur paniekojos ar papīra lapu, ar caurumiņiem, kur izklēdēju arī apkārtējos Amerikas vērotājs, kuri tādu efektu nebija redzējuši. Un gaidīja aptumsumu, un tad tādi mākoņi, kā viņi saradās vairāk. Vispār jau tajā dienā bija paredzēts, ka nāk baigā fronte no dienvidiem, un viss apmācās un negaiss un tā tālāk, bet par laimi nepaspēja atnākt. Un tad, kad jau bija tuvu aptumsumā, tad parādīšu, tad bija apmēram šādi mākoņi vēl, kuri, protams, ātri pārvietojās par laimi un bija cerība, ka varēs kaut ko redzēt. Bet tieši uz aptumsuma momentu, te ir ļoti īsi pirms, tie mākoņi bija tādi, viņi principā bija caurspīdīgi. Un te man dažādi video bija par momentu, kur, piemēram, jau pazūd. Cilvēki, protams, sagaidīja lielām ovācijām pilno fāzi, es tai skaitā. Un palika tumšs tieši tā kā pēc aprakstiem. Venēru var redzēt, jā? Venēru varēja redzēt, dažas citas spožākās zvaigznes varēja redzēt. Un bija interesanti arī, ka tas humors apkārt nāka šaut salūtu. Daži cilvēki kaut kur no tā paša dzīvojuma rajona. Un tas varēja būt saistīts ar to, kad es kaut kur par radio arī teicu, dzirdēju iepriekšējā dienā, kad Dallasas apkārt Teksasā visā, es nezinu, cik tur 1000 pāri taisies apprecēties tieši aptumsuma laikā. Tāds interesants, kā sakot, moments, kad to darīt. Un šajā vietā man tā pilnā fāze ilga mazliet mazāk, pēc 4 minūtēm, 3,5 minūtes, bet es biju vismaz tuvu lidostē, man pēc tam, ja arī tur būtu sastrēgumi, es būtu aizbraucis pusstundas laikā. Un bildes vienkārši ar telefonu. Kaut kas sanāca, ko parādīt pārējiem, bet tas nebija galvenais sabildēt bildes, jo bilžu pēc tam bija 1000 un labas kvalitātes visos portālos un grupās. Es iztiku vairāk tādu kā pasākumu baudīšanu vienkārši. Un interesanti, ka sanāca, varbūt mēģināšu parādīt timelapse ar ēnas atnākšanu, kuras arī man ir ielika savā Instagramā, varbūt kāds paspēja redzēt, tad mēģināsim atrast. Es noliku GoPro uz 2 dažādos virzienos. Viens virziens, no kurienes nāk ēna, šis te, un otrs, uz kuru viņi kā aiziet. Un te varēs redzēt, bet ne tik labi kā, es neatceros, kurš iepriekšējais prezentētājs bija, tik labu to kontrastu nevarēja redzēt, bet varēja redzēt, kā atnāk ēna un mākoņi satumst. Un vēl ļoti interesanti, kas man likās ļoti interesants efekts, par cik man patīk arī meteoroloģija, ka dēļ aptumsušās saules, ne tikai pilnās fāzes, bet visa tā procesa pazuda principā pazuda termālie procesi. It kā tas ilgums nemaz nav tik liels, bet tas tomēr principā debesis noskaidrojās pēc aptumsuma. Un šeit ir uz otru pusi skats, uz to pusi, kur ēna aiziet, tātad uz ziemeļaustrumiem. Te var redzēt, kā viņa atnākusi. Un tad kaut kādā momentā atkal viss paliek gaišs. Vai tu esi arī ielicis YouTube, vai tu teici Instagramā esi ielicis? Instagramā var redzēt. Tur uzraksta Mārtiņš Sudars, var mani atrast, un tur es šo to saliku, jā. Labi. Tā bija katrā ziņa interesanta pieredze, un, protams, tagad ir doma braukt arī uz Spāniju pēc 2 gadiem, kas būs interesants pirms saulrieta, un varētu būt vēl interesants pēc 3 gadiem Ēģiptē, tūkstneša vidū, kur laikapstākļus labs būs gandrīz garantēts, un arī aptumsuma ilgums 6 minūtes, tas kaut kas tāds ļoti rets varētu būt. Paldies tev arī par
anonsu turpmākajiem saules aptumsumiem. Tā, paldies visiem 3 stāstījumiem.